Lai izpildītu pēdējo sesto punktu no kopējiem uzdevumiem, kuri teikts izmantojot tiešsaistes pārveidotāju, pārbauda vai iegūtās virziena koeficients sakrīt ar tangenci leņķa vērtību GeoGebra rīkā. Tas, kas būtu jādara, ir jāatveras vaļā šī te saite un, kā teikts iekavās, izmantot Inverse Tangent Calculator. Tātad tas ir nevis šis, bet Inverse Tangent Calculator. Šajā kalkulatorā mums ir jāievada tātad virziena koeficients un no zīmējuma mēs zinām, ka mūsu virziena koeficients, K vērtība, ir 1,25x. Un šeit tātad ir jāievada 1,25. Atceramies, ka ārzemju mājaslapās vienmēr ar punktiņu. Un spiežam calculate. Šeit mēs redzam grādus 51,34. Pārliecināsimies, ka šī vērtība sakrīt. Mūsu grafikā iezūmosim iekšā. No tools izvēlēsimies measure, angle. Ieklikšķinam tātad no sākuma x-asi un tad funkcijas grafiku. Šeit nedaudz pārklājās, bet pabīdot malā nepieciešamās vērtības, mēs redzam, ka mums šie te vērtības sakrīt un ir tiešām 51,34. Lai pierakstītu uzdevumā šo pareizi, tātad šis ir sestais uzdevums jau. Man jāraksta, ka K vērtība ir 1,25. Savukārt tangents 1,25, tad nevis grādiem, bet vērtībai, ir vienmērs ar 51,34 grādiem. Un no mūsu formulas par K koeficientu mēs zinām, ka ir tangents leņķim alfa ir vienāds ar delta y un delta x. Un mēs varam izteikt, ka 1,25 ir vienāds ar 51,34. Un tas ir arī vienāds šie te, tātad attiecība arī mums ir 1,25. Un šādi mēs redzam, ka tiešām K vērtība ir ļoti nozīmīga funkcijas grafika leņķa noteikšanai. Un tas arī viss. Mājasdarbs ir izpildīts. Lai jums veicās un viss sanāk, ir rodas kādi jautājumi, raksti man e-klasē vai sazinies citādākās veidos, kā tev pašam ērtāk.